Jā, iekārtojamies ērti, Elizabete viegurni. Kājas stabili uz grīdas. Viņam jābūt apmēram 90 grādu leņķi. Ja ir ļoti saliekas, tad liekas, ka varētu būt, ka bumbiņa pa mazu un otrādi, ja liekas, ka ļoti nestabili, pa lielu. Mēs paļaut uz vienu pusi, uz otru pusi. Līpušies kaņā. Kā vispār ir labi, ja mājās bumbu, tu varēji iet neko citu dalītas, un tu vismaz bišķi palpjot ievar, vai to, ko mēs darām uz bumbas, to padarīt, bet tas jau arī daudz. Tā varam uzlot uz vienu pusi un uz otru pusi. Uz vienu. Kājas stabili uz grīdas. Skatāties, lai nekritat zemē. Te varam astotnieku zīmēt. Iekūri visos virsienos. To mēs kādu citu reizi runājam, ka iekūris ir ļoti brīnišķīgs. Viņš kustās, padodās visos virsienos un padosies arī tieši tik daudz, lai jūs mazie varētu piedzimt. Ļoti labi, mēs varam mēģināt tās papētīšiem uz virskliņiem. Vēdītas izkustināt. Šādi varam drusku pastiepties pie vienas kājas. Pie otras. Ļoti labi varam apsēsties taisni un drusku padarboties ar pleciņiem uz priekšu un uz atpakaļ. Uz priekšu un uz atpakaļ. Tad jūs atceraties, ka jums mazais būs klāt. Ja tad tā dabiski, ka viņu tur, tad liekas, ka viņš saliecies uz priekšu, bet jāatceraties, ka kaut esat vaļā krūškurvi. Un atceramies ar brāli, ka visu laiku mēģinām uz slodzi izelpot. Ļoti labi. Mēs varam drusciņi rociņus pakustināt. Mēs varam vienu uz apakaļ un otru. Arī tā kā mēģinām lāpstiņas salikt kopā. Ļoti labi. Tad mēs varam
rociņus izkustināt sānijiem un uz priekšu. Vispār mums arī hantelītes, bet labi, šoreiz iztiksim bez hantelītē. Izkustināsim tāpat. Ceļam, ka rociņas ir stingras. Vēl 2 reizes. Un pēdējo reizi. Ļoti labi, varam salikt rociņus kopā un attaisīt vaļā uz visām. Vēl 2 reizes un pēdējo reizi. Super. Tad varam arī šādi pastiepties uz vienu pusi. Tad šeit dzirdējuši mītus, ka nedrīkst grūtniecis celt rociņus uz augšu, bet arī, teiksim, uz 2 stāvā, tad tā ļoti staigīgi aizskars skatāt, varbūt arī nevajag. Bet, kad jūs sēžat, tad droši šādi pastiepties un nepiemēram mats paņemt kaut ko no plaukta, ja nav nevajag. Jūs sajūtat, ka puņķis te ir brīvs, mums tikai rociņas strādā. Varam vēlreiz uz vienu no otru pusī. Sēžamies taisni. Bērnu dziesmeķis, es ceru, ka es netraucēju. Mēs varam galviņu uz vienu pusīt, uz otru izkustināt. Kaut kas laikam tur ieķērās, jo apstājās video. Ielpojam un izelpojam. Ielpa dziļa. Sajūtam, kā rociņas, kā krūškurs viss atverās un izelpa. Ļoti daudz tā apot, mums nevar, tu liekas, ka skāba tu daudz dabūtas, galvas sāk krēstīt. Bet sajūtā to sajūtas pēdējo reizi. Tad mēģinam iegūt pavas muskuļus padarbināt. Iekārtojamies ērti drusciņi noliecamies uz priekšu un sajūtam, kur mums ir tur lejā urīna izvada kanāla muskulīgs. Tas, ko mēs, teiksim, mēs čurētu, tad mēs varam apturēt strūku. Mēģinam sajust viņu un pamēģināt sasprindziņot un atlaist. Jūs noteikti zinat, ka šie vingrinājumi arī ļoti svarīgi, lai tur mums lejā, jo tur lejā nav neviena kaula, lai šie muskuļi ir tie, kas notur visas ieguļu pamatas orgānus vietā.
Ļoti labi apsēžamies taisni un mēģinām sajust maksas muskulīti sasprinzināt. Tā kā liftā braukt uz augšu, sasprinzināt, noturēt. Līdz kuram tur jums stāvums sanāk uzbraukt. Mēģinām vēderu nesasprindzināt, bet tikai tur lejā. Mierīgi elpot, cik var. Un tad lēnām atgriezt. Un vēlreiz mēģinām sasprinzināt, noturēt. Un tad lēnām atbrīvot. Pēdējo reizi mēģinām vēlreiz sasprinzināt, noturēt. Un tad lēnām atbrīvot. Iedomājieties, ka jūs nobraucat uz 0 stāvu, -1, -2, pamēģināt to sajust, ka tur lejā viss ir pilnīgi brīvs. Tas būs atkal svarīgi, ka jūs debīgs dzīves, ka jūs viņam dodat ceļu, ka tur ir pilnīgi viss brīvs. Mēģināt sajust, kā tas ir, ka ir pilnīgi atbrīvot šo muskulēšanu. Tur ir ļoti brīvs muskulēšana. Un tad atkal drusku saspringzinām, jo šiem muskuļiem jābūt nelielā tonusā. Un tad drusku atgāžamies uz aizmuguri, sajūtam, kur mums ir aiznās zemes muskulītes, un mēģinām to saspringzināt un atlaist. Ļoti labi. Varam pieturēt bumbu un mēģināt drusku kājas padarbināt. Uz augšu, iecelties un apsēsties. Es nezinu, vai jūs izmantojat kādreiz bērnu mierināšanai bumbu, bet vispār kustību uz augšu uz leju bērniem maziem bebīšiem ļoti patīk. Ietupjās un atkal ieceļās. Ļoti labi, mēs varam to bumbu bišķi paņemt malā un piecelties kājās. Es vienmēr gatavs, ka jums ir ērti, brīva vietiņa un pāpļot iegūnīt. Uz vienu pusīti un uz otru pusīti. Vajadzētu būt tai sajūtai, ka šeit viss ir pilnīgi brīvs. Kā mēs droši esam runājuši par to, ka šis ir super vingrinājums tieši centībās, kad mazais nāk uz leju. Viņš rotē, mēs viņam palīdzam un arī šeit atbrīvojot šos muskuļus, mēs viņam ļaujam nākt. Un ja jūs kaut kur staigājat, jums liekas, jums kaut kur sāk ir sāpēt un spiest, tad arī apstājieties, pāpiļojat iegūni. Otra super poza, ko mēs arī darīsim tā vēlāk, ir četrāpus. Tad ne visur ir iespējams četrāpus, bet kaut kur apstāties un pāpļot iegūni gan var. Mēs varam drusku uz vienu pusi un otru paliekties.
Bet šeit tā, kur tos astotniekus taisīt, vai ne? Kad tu domā, principā var, jā, un var vēl ar iegūni tā kā kustināt tā kā uz priekšu, uz apakaļ arī ir ok, jā. Protams, ka tu uz dzemdībās tu šiem nedomāsi, vai tu ir astotnieks vai nulīgs, vienkārši kā tev ķermenis saka priekšā. Bet ir vērts visu ko pamēģināt, un tad tu vienkārši tavs ķermenis zinās, kas jādara. Tāpat tās arī mēs te elpojam, ko tu mēs te elpojam, nav jau tur nekas sarežģīts, bet ķermeņa atmiņa paliek, un tajā brīdī, kad būs dzemdības, vienkārši tavs ķermenis zinās, kas jādara. Mēs aptveram arī rociņas, izstiepjam šādu uz vienu pusīti, uz izelpu un apakaļ, uz otru un apakaļ. Šis vingrinājums arī ļoti labi atbrīvo saites un palīdz bebukam iekārtoties vislabākā veidā. Visu laikā kādu slodzi mēģinām izelpot caur muti. Ļoti labi, vai mēs drusku paliekties priekšu. Un atbrīvoties. Mēs varam ap pleciņas izapļot. Un tad atbrīvojam rociņas. Sākam, ka pilnīgi brīvs mums rociņas un pleciņas. Un pēdējā reizi. Mēs varam vēl vienu vingrinājumu kājiņām padēt, kad pacelt kājiņu uz augšu un tā kā attaisīt iegūni vaļā uz vienu pusī un uz otru. Divas reizes uz katru pusīti. Un pēdējo reizi. Un tad varam iespurināt kājas. Un tad sameklēt paklājiņas, iekārtoties uz paklājiņiem,